Dievs sāks tevi sagatavot, lai tu dodies. Tu saņemsi ieskatu par to, kas būs priekšā. Nejaušas sarunas notiks. Tu sevi atradīsi, ka tevi vilinās jaunās lietas, cilvēki vai vietas. Tava sirds sāks pagriezties tajā virzienā, kurā Dievs tevi ved. Pāreja bieži notiek reaģējot uz krīzi. Mēs zinām, ka mums vajag izmaiņas, bet mēs baidāmies. Apstākļi ārpus mūsu kontroles liek mums izdarīt kustību, ko esam atlikuši. Šis ir sākuma punkts. Tu stāvi un demarkācijas līnijas atdala karojošās puses uz pamiera laiku, starp veco un jauno, kas bija un kas nāk. Tu jūti kaut ko, pagriežamies un kustamies. Pārmaiņas spiež uz tevi, tu tās vēlies, bet tu nevēlies celt savas cerības. Ir bijušas pārāk daudz atlikšanas, tik daudz viltus sākumi, vilšanās pēc vilšanās, tomēr tu jūti savā vēderā, ka kaut kas ir savādāk. Pārstāj sev teikt, ka šis nav tavs laiks, ka tev vajag vairāk naudas, vairāk izglītības, vairāk resursus. Dievs nodrošinās visu, ko tev vajag, tiklīdz tu kustēsies. Tu esi gatava jaunajam, un jaunais ir gatavs priekš tevis. Kāp soli pāri slieksnim.